Labdien! Šodien mēs vēlētos prezentēt savu gala darbu saskaņā ar advancēto mākslīgo intelektu rīku izmantošanu ikdienas darbam un biznesam. Tātad mūsu ideja bija tāda neirofit, uzturu bagātinātāja un sporta uzturs bez cukura. Izmantojot mākslīga intelekta rīkos, datā gadījumā ChatGPT, mēs izveidojam biznesa ideju, īso aprakstu. Tātad Neirofit mēs izgatavojam proteīna pulverus, batoniņus, kolagēnus un dabiskos vitamīnus bez cukura. Tikai dabīgas sastāvdaļas un stevijas saldinātais, kas uztur jūsu enerģiju vienmērīgu un prātu skaidru. Kāpēc bez cukura? Jo cukurs rāda nogurumu un prāta miglu. Uzturu bagātināti, kas nesatur cukuru, palīdzēs jums saglabāt koncentrēšanos, justies stipriem un parādīties kā labākajam. Jo, kad jūs barojat savu ķermeni pareizi, jūsu smadzenes tam seko. Tātad, pirms izveidot savu biznesa ideju, darbā laikā, bija jāizvērtē pirmkārt konkurentus, un šajā gadījumā mēs izmantojām Perplexity AI rīku, un mēs sapratām, ka Baltijas valstu reģionā ir gan reģionālie konkurenti, tie ir Dion Sport Lab, kur viņi izmanto dārgas izēvielas un pozicionē sevi kā ražots Latvijā. Tātad arī Vitamīns LV, kuri darbojas zemākajā cenu diapazonā, bet viņam arī ir sava niša. Cilvēki, kuri netik stipri saprot starpību starp izēvielām, un viņi ir galvenais, ka cena ir zemāka. Pie tā vēl arī ir tādi globālie brendi kā Biotech, Holland and Barrett. Tātad konkurence būs diezgan liela. Tāpat izmantojot Perplexity, mēs dabūjām rezultātu biznesa idejas stipras un vājas puses. Stipras puses šai idejai būtu atbilstība mūsdienu tendencēm, atbrīvoties no cukura, tātad ekskluzīva stevijas izmantošana. Un vājas puses varētu būt tas, ka stevija ir diezgan dārga, kas arī padardzinās mūsu gala produktu, un mums būtu jānodarbojas ar mūsu klientu izglītošanu, dažādiem zinātnieciskiem rakstiem, sociālmediju ierakstiem. Tātad šeit izmantojot mākslīgo intelekta rīkus, mēs izveidosim ļoti daudz un dažādu rakstu, īsus rakstiņus, lai viņu būtu diezgan daudz sociālos tīklos, un cilvēkiem būtu iespēja lasīt, saņemt kaut kādu statistiku un saprast, ka tas ir tā vērts maksāt to drusku lielāku naudu nekā pirkt lētos proteīnus. Reklāmas ierakstus mēs arī varam veidot, izmantojot ChatGPT, Gemini un dažādus citus rīkus, jo sociālajos mēdīju ierakstos mēs tikai drusku izglītosim cilvēkus, un dažreiz arī ir jāredz cilvēkiem tā iespēja nopirkt to produktu, varbūt kaut kādas akcijas. Tāpatās mēs veidosim ļoti daudz bildes, jo ne visi cilvēki uztver lasot vai audiāli. Dažiem pasaules un tā uztvere un produktu uztvere iet caur bildēm, un šoreiz mēs ielikam divas bildes, lai parādītu to, ka izmantojot mākslīga intelekta rīkus, pat reklamējot vienu produktu, bet veidojot drusku dažādu pieprasījumu, mākslīgajam intelektam viņš izveido
dažāda virziena bildes. Pirmajā bilde, kur sieviete stāv fonā, uz ofisu fonā, bija vēlme parādīt straujo cilvēku dzīves ritmu un nespēju visu laiku uzņemt visas vajadzīgas uzturvielas dienas laikā, un ka mūsu produkts to var palīdzēt. Un otrajā bildē vairāk nosvērs bija uz veselīgo dzīvesveidu, uz sportu un uz cilvēkiem, kuri nodarbojas ar sportu. Tad mēs varam redzēt, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam dabūt jebkura veida bildes, pēc stila un rakstura. Uh, Tā tad arī tika izveidota mājaslapas. Mūsu mājaslapas galvenais koncepts ir sadalīts uz divām daļām. Tātad, kā mēs jau iepriekš teicām, vajag arī izglītot cilvēkus. Tātad pirmā daļa ir, kur var palasīt daudz dažādu materiālu un zinātniecisko rakstu, statistiku, viegli uztvēramo par uztura bagātinātājiem. Un tātad, ja parādās interese, tad var arī pāriet uz produktu sadaļu, kur var to nopirkt. Tātad, lai arī saglabātu savu laiku, netērētu lieki, izmantojot mākslīgu intelektu rīkus, kā ChatGPT vai Gemini jau pieminēts, mēs arī izstrādājam savu darba procesu, kur tika izvirzīti mums mērķi, plāni, testi un kā optimizēt mūsu darbu. Tad šīs rīks arī palīdz daudz, daudz ātrāk. Piemēram, ja pat ne visu informāciju, ko viņš izdod, tu gribi pielietot, tev jau ir bāze un materiāls, ar ko strādāt, ko var noņemt un ko atstāt sev turpmākajai darbībai. Uh, Nu, un veicot šo darbu, strādāt ar mākslīgiem intelektiem, mēs sasniedzām lielus rezultātus un ļoti īsā laikā. Tad tika izveidota spēcīga zīmola identitāte, mēs izstrādājām mārketinga stratēģijas, tad izveidojam izglītojošos saturus, ierakstus sociālajos tīklos, izveidots mūsdienīga mājaslapa, kā arī, piemēram, var mobīlo telefonu lietotnes izpildīt ātri ar to. Un galu galā arī veiksmīgs biznesa plāns tika izveidots izmantojot mākslīgu intelektu rīkus. Un nobeigumā gribētu secināt tā, ka jebkurai gaumei var tagad atrast mākslīgu intelektu rīkus, lai veidotu un atvieglotu savu darbu, piemēram, satura un tekstu veidošanai. Mēs varam izmantot ChatGPT, Gemini, vizuālā saturu un dizainu ar Canva, Adobe Firefly. Un tad katram darbam var atrast kaut kādu vairāk pielāgoto mākslīgo intelektu, un to droši ir jālieto mūsdienās, ka tas ļaus optimizēt patērēto laiku. Jā, liels paldies par jūsu uzmanību. Nu un arī secinājumu gribētos pateikt, ka mākslīgais intelekts ir ļoti labs rīks, bet arī jāprot izskaidrot savas idejas, jābūt lielam vārdu krājumam, jāizprot dizaina, uzrunas stilus un gleznu stilus. Nesanāks tā ar ļoti, jo parastākos vārdus izmantosi, jo grūtāk būs tev kaut kādu individuālu rezultātu dabūt. Nu, un liels paldies jums par uzmanību. Visu labu!